Labdien! Turpinām pārēdi no Salaspils sporta nama. Un tātad nākamā spēlē mums ir vīriešu divīzijā pusfināls starp mainieku komandām Salaspils Wild un Salaspils juniori. Tātad komandas ir nostājušās uz spēles atklāšanu. Un nedaudz tātad par komandām. Tātad šobrīd tiks iepazīstināti komandas sastāvi. Tātad komandas Salaspils Wild. Numur 1 Roberts Apinis. Numur 5 Dainis Teteris. Numur 7 Mārtiņš Gusārs. Numur 8 Guntars Mikelsons. Numur 11 Igors Minovs. Numur 12 Girds Betmanis. Numur 18 Reinis Otisons. Numur 44 Mārtiņš Kasparāns. Numur 0 Krišs Malinovskis. Salaspils junioru komanda. Numur 2 Imants Ilgašs. Numur 5 Jānis Bernāns. Numur 7 Bruno Jirgensons. Numur 12 Arvīts Ondrups. Numur 13 Pēteris Valēnis. Numur 22 Gregors Matīs. Numur 25 Toms Ābeltiņš. Numur 81 Miks Snikeris un numur 99 Arvīds Zanis. Tātad komandas sasveicinās un tiks izlozēts disks. Tātad, kā ir veicies komandām šogad Latvijas Frīzbēl līgā un kopumā. Tātad komandas Salaspils Wild ieņēma pārliecinošu pirmo vietu Frīzbēl līgā. Tādējādi ļaujot spēles uzsākt Latvijas čempionātā no pusfināla. Tas nozīmē, ka vakardien šai komandai bija brīva. Un redzēsim, kā komanda izmantoja šo atpūtas dienu. Attiecīgi Salaspils junioru komanda vakar ir spēlējusi divas spēles. Vienā astoņfinālā Salaspils junioru komanda Latvijas Frīzbēl līgā ieņēma 4. vietu un attiecīgi spēlēja sākot no ceturtdaļfināla. Un ceturtdaļfinālā grūtā spēlē uzvarēja komandu no Ventspils PSL ar rezultātu 12-9. Kā jau minēju, spēle bija grūta. Komanda atradās spēles sākumā iedzinējās ar rezultātu 5-1, bet līdz puslaikām spēja spēli izlīdzināt ar rezultātu 6-6 un veiksmīgi novest spēli līdz beigām, uzvarot to ar 12-9, tādējādi ļaujot komandai šodien spēlēt pusfinālā. Un tātad Salaspils junioru komanda spēle sāks ar spēli aizsardzībā. Wild komanda pagājušā gadā ieņēma 3. vietu Latvijas čempionātā. Pēc 2 gadu uzvarām pagājušā gada pusfinālā piekāpjot komandai no Ventspils. Tika ieņemta tikai 3. vieta. Un šogad komanda ir apņēmusies atgriezties uzvarētāju statusā. Spēle ir iesākusies. Un disks atrodas pie Reiņa Otisona un piespēles laikā tika veikts pārkāpums. Disks tika atgriezts atpakaļ un pēc diska ievadīšanas ar uzbrukumu spēli atsāka Salaspils komanda. Kā redzam, spēle ir ļoti dinamiska un ātra un tādējādi salaužot šo aizsardzību, ļoti ātri kustās Salaspils Wild komandas spēlētāji un ļoti precīzi dodot šo disku brīvajam spēlētājam. Veiksmīgi to nogādā līdz zonai. Punktu zonā gūst Igors Minovs pēc Mārtiņa Gusāra piespēles. Uzbrukumā Salaspils junioru komanda. Un redzēsim, kā tiks realizēts šis pirmais punkts. Bet tad redzam, ka pārmetienu nenotur Salaspils junioru komandas spēlētājs, bet tā neskaitās kļūda, jo pēc šī pārmetiena uzbrukumu atsāk Salaspils junioru komanda un ļoti veiksmīgi izspēlējot ar tālo piespēli pēc Arvīda Žaņa blēd piespēles uz salausto pusi. Punktu zonā gūst Toms Ābeltiņš. Rezultāts 1-1. Skaista izspēle. Tātad, kā redzams, Salaspils Wild komanda nespēja izsekot šai īsai atspēlēju saspēles vadītājiem.
aizsardzības spēlētājs nav pieskrējis klāt, nav nosēdis to pusi, un Arvīds Žanis to veiksmīgi izmantoja, piespēlējot piespēli savam komandas biedram zonā. Uzbrukumā Vācijas komanda. Kā redzams, nedaudz neveiksmīgs pārmetiens, ja, bet tas atrodas laukuma malā, kas tomēr ļauj cerēt uz veiksmīgāku aizsardzību. Kļūdās Salaspils Vācijas komandas spēlētājs Reinis Otisons. Vienkāršā situācijā, iemetot aizsardzības spēlētājiem rokās, un Salaspils junioru komandai ir iespēja gūt otro punktu. Vertikālā steika izspēle. Viss tiek atspēlēts uz aizmuguri, tā padarot laukumu plašāku izspēli. Un to veiksmīgi izmantojot, Arvīds Žanis iedod piespēli Tomam Aldovu, viņam uz priekšu, bet tālāk uzbrukums ir apstājies, nav brīva spēlētāja, kam iedod piespēli zonā. Šobrīd viss tiek kustināts pa perimetru, un attiecīgi atkal komanda atgriežas atpakaļ, izplešot laukumā, radot vairāk vietas brīvās un cenšoties atrast brīvu spēlētāju zonā. Veiksmīgi nospēlē aizsardzībā Reinis Otisons, bet Arvīds Žanis šo te pārtverto disku notver, un Salaspils junioru komanda var turpināt spēli uzbrukumā. Ļoti veiksmīgi iesācis Arvīds Žanis šo spēli, realizējot vairākas grūtas piespēles un pārtverot, bet, kā redzams, šoreiz nospēlē nedaudz nepacietīgi. Jānis Bernāns uzmet nedaudz pa stipru un pa augstu šo te piespēli, un Toms Albaltiņš nespēja viņu notvert zonā, bet bija lieliska iespēja gūt punktu. Šī iespēja netika realizēta, un Salaspils Vācijas komanda atrodas uzbrukumā. Piespēle uz salausto pusi, ļoti sarežģīta piespēle. Reiņa Apina izpildījumā. Reinis Otisons ļoti skaistā lēcienā gandrīz šo piespēli noķer, bet šī piespēle tiek, ja arī būtu noķerta, tā būtu ārpus laukuma. Un tas nozīmē, ka Salaspils Vācijas komanda ir kļūdījusies uzbrukumā. Junioru komandai iespēja gūt otro punktu. Kā redzams, šobrīd Salaspils junioru komandai lielākās problēmas sagādā gaisa divcīņā starp Reini Otisonu un Jāni Bernānu. Veiksmīgāks ir Jānis Bernāns. Un, attiecīgi, Arvīds Žanis nospēlē nedaudz nesekmīgi. Un ļoti veiksmīgi nospēlē Reinis Apins aizsardzībā, pārtverot piespēli, apsteidot savu spēlētāju. Bet savukārt atkal kārtējā uzbrukumā Salaspils Vācijas nedaudz sasteidz šo te spēli, un pēc Igora Minova piespēles, kura ir nedaudz pa augstu un pa stipru, Roberts Apinis nespēja to notvert zonā. Vairākas appusējās kļūdas. Kā jau minēju, tad nepabeidzu to domu, ka lielākās grūtības Salaspils junioru komandai sagādā tieši atrast spēlētāju zonā, bet ne šajā uzbrukumā. Tātad pēc Arvīda Žaņa piespēles punktu zonā gūst Jānis Bernāns. Rezultāts 2-1 par labumu junioru komandai. Un līdz spēles beigām ir atlikušas 29 minūtes. Tātad, kā jau minēju, to paturpinot to domu, tad Salaspils junioru komanda diezgan veiksmīgi kustina disku pa perimetru un vidus laukuma zonā, bet nav šī te spēlētāja, kurš būtu kustīgs un mobils zonā, kurš spētu veiksmīgi atbrīvoties no aizsardzības spēlētāja, tādējādi ļaujot gūt šos te punktus zonām. Pie šī noteikti komandai būtu jāpiestrādā turpmāk, un tad tā spētu rādīt ļoti lielisku sniegumu. Salaspils junioru komanda ievada disku spēlē. Tas ir uzmetiens pārāk augsts un laukumu disku šķērso virs 2 metriem. Tas nozīmē, ka Salaspils Vācijas komanda spēli uzsākt var no brīka atzības. Un kārtējā kļūda Igora Minova izpildījumā. Izspēles bija, redzams, bija pareiza un bija iespēlēta, bet kļūdās piespēlē, jo Dainis Teters skrēja uz labo laukuma malu
bet piespēle sekojas kreiso laukuma malu. Nesaprašanās savstarpējā, kas noved pie kļūdas. Un Salaspils junioru komandai ir iespēja lieliski izvirzieties jau vadībā ar 2 punktu pārsvaru. Šobrīd tiek turpināta nesaprašanās starp diviem spēlētājiem no Salaspils junioru komandas, Gregors Matīs un Māris Snikers. Nesadalot, kurš tad tvērš šo te disku, beigās ir kļūdījušies. Un atkal Salaspils Vēlciņu komanda izskatās pārāk pašpārliecināti, kļūdās diezgan vienkāršās situācijās. Un pēc Bruno Jirgensona piespēles nesekmīgās ir kārtējā kļūda. Spēle kļuvusi daudz nervozāka, ir vairākas appusējās kļūdas. Un arī kā redzam šajā situācijā, ļoti vienkāršā situācijā, piespēlētājs nav spējis sekmīgi nogādāt šo te disku līdz brīvi pretī skrējošiem spēlētājiem. Kļūdījās. Attiecīgi Salaspils Vēlciņu komanda, saprotot šo te situāciju, ka vajag nedaudz nomierināties un nostabilizēties savu spēli, ir paņēmusi pārtraukumu minūtes un mēģinās izrunāt turpmākās darbības gan uzbrukumam, gan aizsardzībai. Kā redzams, tātad šobrīd komandas pēc tāda miegaina spēles sākuma un pēc vairākām nepiespiestām kļūdām ir uztraukušās. Un Salaspils junioru komanda nav vairākas reizes izmantojusi lieliski iespēju izvirzīties ar vairāku punktu pārsvaru šajā te spēlē. Šobrīd rezultāts joprojām ir 2-1, jau ir nospēlētas 10 minūtes. Un ļoti grūti komandām klājās tieši ar uzbrukuma noslēguma fāzi. Kā redzējām, tad vairākas piespēles bija metieni jau zonā, bet šīs piespēles, tīpaši Salaspils Vēlciņu komandā, bija neprecīzas. Tātad varētu teikt pat nedaudz paviršas, jo tātad realizējot sekmīgāk šīs piespēles, rezultāts varēja jau būt krietni lielāks. Pēc minūtes pārtraukumā komandas atsāk spēli, un pēc diska ievadīšanas spēlē Salaspils Vēlciņu komanda atrodas uzbrukumā. Spēle pa skaista diagonāla piespēle Igora Minova izpildījumā, ļoti zema, ļoti tāla, un to zonā noķer Girds Betmanis. Veiksmīgi centās nospēlēt aizsardzībā Arvīds Ondrups, bet nedaudz pietrūka, lai aizsniegtos līdz šai zemējai piespēlei. Pat uzliecot lejotā, viņš to piespēli nav spējis pārtvert. To novērtēja arī Vēlciņu komandas spēlētājs, apsveicot par šo te pašaizliedzīgo darbību aizsardzībām. Pavisam nedaudz pietrūka, lai epizode būtu viņam par labu un sekmīga. Rezultāts kļuvis 2-2. Kā redzams, tad šobrīd jau daudz ciešāk spēlē Vēlciņu komanda aizsardzībā. Salaspils junioru komandai jau daudz grūtāk atrast arī spēlētājus viduszonā brīvos. Un viņiem jāpieliek daudz pūļu, lai atbrīvotos no aizsardzības spēlētājiem. Šobrīd tas, kas pietrūkst Salaspils junioru komandai, tādas dzīvīguma, mobilitātes, jo praktiski lielākā daļa spēlētāju atrodas statiskās pozīcijās, un no šādas pozīcijas būs ļoti grūti realizēt uzbrukumus. Frīzbija spēle paredz to, ka spēlētājiem ir jābūt daudz kustīgākiem un mobilākiem, tad šie te punkti varēs gūt daudz vieglāk. Jo redzams, tātad šobrīd ap disku stāv 2 spēlētāji un tikai viens izskrien pretī. Un pat šādā situācijā, kad spēlētājs ar disku ir praktiski brīvs un viens pats, kamēr aizsardzības spēlētājs atrodas uz zemē pēc lejota, šobrīd tātad pēc Tuma Abeltiņas piespēles Jānis Bernāts neiesniedzās līdz tai un nespēja gūt punktu zonā. Iespēja bija ļoti laba.
pavisam nedaudz pietrūcis. Tā kā jau iepriekš minēju, tad Salaspils junioru komandas spēlētājiem jābūt daudz kustīgākiem šai zonā, daudz ātrāk jāskrien uz laukuma stūriem. Tādējādi radīsies lielākas iespējas gūt punktus. Kā jau minēju, tad iepriekšējā aizsardzībā Salaspils Vērciņu komanda spēlē daudz labāk, rādot daudz ciešāku pretestību uzbrucējiem. Un tas arī ir rezultējies, kad komanda uzbrukumā spēja gūt diezgan vieglu punktu pēc Roberta Apina piespēles. Punktu zonā gūst Guntars Mikelsons. Un rezultāts kļuvis 3-2. Skatīsimies, kā klāsies junioru komandai šajā uzbrukumā. Tātad jau pēc minūtes pārtraukuma Valciņu komandas spēlētāji ir saņēmušies un spēlē daudz ciešāk. Daudz ciešāk tiek izskrējējiem, saviem pretspēlētājiem, un tas rada lielas problēmas junioru komandas spēlētājiem disku nogādāt uz priekšu. Bet, attiecīgi, kā jau minēju, tad arī junioru komandas spēlētāji varētu nedaudz būt aktīvāki, veikt vairākas māņkustības, vairāk kustēties, tas atvieglotu spēli uzbrukumā. Tātad pēc nesekmīga pārmetiena spēle atsāks junioru komanda no brīka atzīmes. Un skatīsimies, kā virzīsies šis uzbrukums. Vairākas piespēles laukumā viduszonā. Šobrīd tās ir sekmīgas, bet kā jau redzams, tad atkal pietrūks spēlētāji tieši zonā, kam atdot to sekmīgo piespēli, rezultējot punktus. Diezgan sarežģītā situācijā pēc Arvīda Ondrupa piespēles. Punktu zonā gūst Toms Āboltiņš. Kā redzējām, tad Toms Āboltiņš šo piespēli negaidīja. Bet ņemot vērā to, ka šī piespēle bija diezgan precīza, tad Tomam Āboltiņam nevajadzēja veikt tālu pārskrējienu. Tātad pasperot soli pretī diskam. Viņš to sekmīgi ir noķēris. Un aizsardzības spēlētājs Igors Minovs pat nav spējis noreaģēt uz šo te piespēli. Rezultāts 3-3 līdz spēles beigām, nedaudz vairāk par 20 minūtēm. Tātad kārtējais nesekmīgais pārmetiens. Spēle Salaspils Vērciņu komandas atsāks no brīka atzīmes un varēs izspēlēt sagatavotu iespēli. Bet, kā redzam, junioru komandai spējas veikt sekmīgi nosekto izspēli, bet nav sekmīgi spējusi tikt galā ar aizsardzības pienākumiem tālākajā izspēlē. Un ļoti vieglā situācijā Valciņu komanda pēc dažām piespēlēm pa līniju nogādā to līdz zonai. Rezultāti 4-3 par labu Valciņu komandai. Kā redzams, tad minūtes pārtraukums ir nācis par labu Valciņu komandai. Tā ir nostabilizējusi savu spēli uzbrukumā un spēlē daudz ciešāk aizsardzībā. Tādēļ tas ir ļāvis komandai pārņemt vadību šajā spēlē. Labs iemetiens, pārmetiens, tātad iemests laukuma stūrī, bet tas nerada nekādas grūtības junioru komandai. Un tā veiksmīgi tiek līdz laukuma viduszonai ar vairākām piespēlēm un sekmīga piespēle uz laukuma stūri. Attiecīgi šobrīd Salaspils junioru komandas spēlētājs ir nosaucis strip. Tas nozīmē, ka aizsardzības spēlētājs Mārtis Kasparāns jau ir izsitis disku uzbrucējam no rokām. Bet, kā redzams, pēc konsultācijām komandas ir vienojušās to, ka strip no pārkāpuma nebija un bija tīra spēle aizsardzībā. Uzbrukumā atsāk Valciņu komanda un šī ir iespēja beidzot izvirzīties vadībā ar 2 punktu pārsvaru. Jā, tas arī ir realizējis pēc Girta Betmaņa piespēlēs punktu zonā gūst Reinis Otisons. Kā jau minēju, tad pēc minūtes pārtraukuma komanda spēlē daudz drošāk uzbrukumā tagad un ir mobilāki un kustīgāki, kas ļauj gūt diezgan vieglus punktus uzbrukumā.
Salaspils junioru komandai ir daudz ciešāk jāspēlē aizsardzībā, jācenšas daudz ciešāk izskriet pretspēlētājiem saviem, lai vismaz censtos apgrūtināt šo te izspēli Salaspils Vēlsiņu komandai. Jo šobrīd izskatās tā, pēdējos punktus ir guvusi, pēdējos 4 punktus ir salīdzinoši viegli guvusi. Attiecīgi savukārt junioru komandai ir ļoti lielas grūtības realizēt uzbrukumus dēļ Vēlsiņu komandas ciešās aizsardzības. Kā redzams, tad Salaspils junioru komandas spēlētāji ļoti daudz spēlētāji atrodas apkārt diskam, kas konkrēti nebūtu vēlams. Spēle būtu jāpadara plašāka, spēlētājiem daudz vairāk būtu jādomā par izskrējieniem prom pretī no zonai vai attiecīgā virzienā pretī prom. Tādējādi būtu vieglāk atrauties no aizsardzības spēlētājiem un ļoti vienkāršā situācijā Arvīds Ondrups kļūdās. Nenoķero disku. Un pēc tālās piespēles Roberta Apiņa izpildījumā Mārtiņš Kasparāns divcīņā ar Arvīdu Ondrupu nespēja nofiksēt disku rokā. Iespējams, disks bija nedaudz pa augstu, un Mārtiņam Kasparānam bija grūti aizsniegties līdz šai piespēlē. Uzbrukumu turpinās junioru komandai. Tālā piespēlē zonā, tā ir nesekmīga. Tātad Žanis Arvīds centās salauzt pusi, metot zem aizsardzības spēlētāja rokas, bet šādā situācijā pāri visam laukumam tas izrādījās nesekmīgi, jo tātad disku vajadzēja pacelt augstāk, lai aizmestu līdz gala zonēm. Tā arī redzējām, tad disks nokrita neaizlidot līdz zonēm. Pēc diska ievadīšanas spēlē ļoti kārtējo vieglo punktu gūst Vēlsiņu komanda pēc kapteiņa Mārtiņa Gusāra Skūbera piespēles. Punktu zonā gūst Dainis Teteris. Un, kā redzams, tad Salaspils junioru komanda jau ir nolaidušās rokas. Un cerams, ka viņi spēs atgūt spēkus un spēs rādīt pretestību saviem pieredzējušiem tautiešiem. Jo šobrīd tātad pēc rezultāta 2-1, kad spēles sākuma iesāka ļoti labi junioru komanda. Tagad rezultāts ir 6-3. Vēlsiņu komanda ir guvusi vairākus vieglus bezatbildes punktus. Tātad pēc pārmetiena šobrīd tiek apspriests tas, ka spēlētājs ir pieskāries pārmetienam, nav ļāvis tam diskam nokrist zemē. Tas nozīmē, ka tā izspēle ir jāsāk no gala līnijas zonas, nevis no brika atzīmes. Spēle tika apturēta, jo tika nosaukts auts, bet, kā redzams, tāds aizsardzības spēlētājs Roberts Apiņš, kas atrodas blakus uzbrucēju spēlētājiem, ir te nosaucis, ka auta nav, un spēle turpinās uzbrukumā junioru komanda. Nesekmīga piespēle Georga Matīsa izpildījumā, nedaudz pa lēnu un pa īsu. Tādējādi Vēlsiņu komandai ir iespēja gūt 7. punktu un doties pārtraukumā ar rezultātu 7-4. Tas arī izdarīts pēc Roberta Apiņa piespēles. Punktu zonā gūst Dainis Teteris. Rezultāts 7-3. Puslaika pārtraukums. Spēlē ir puslaiks.
Hitters go back. Minūtes atvainojos, spēles puslaiks ir beidzies. Komandas atsāks spēli. To uzbrukumā turpinās Salaspils junioru komanda. Tātad spēles noteikumi paredz to, ka pirmajā puslaikā tātad komanda, kas ir uzvarējusi iemetienā, izvēlās spēli sākt ar uzbrukumu ar aizsardzību. Un, ja tātad komanda izvēlās sākt ar aizsardzību, tad attiecīgi otrajā puslaikā komanda pēc puslaika spēli iesāks ar uzbrukumu. Tātad, kā redzējām, šajā konkrētā situācijā junioru komanda ir uzvarējusi izspēlē un pirmo puslaiku sāka ar aizsardzību. Tas ļauj šobrīd komandai spēli turpināt uzbrukumā. Šobrīd vairākas piespēles pa perimetru. Veiksmīga izskrējiens pretī, to Māboltiņa izpildījumā. Un pēc grūtās šīs divcīņas starp diviem aizsardzības spēlētājiem viņš to disku ir spējis notvert un veiksmīgi ar hammeru piespēli nogādāt to līdz zonai Jānim Bernānam. 7-4. Rezultāts līdz spēles beigām nedaudz mazāk par 11 minūtēm. Skatīsimies, vai spēles pārtraukums ir nācis par labu junioru komandai un tā spējas nomierināties un spējas izlidināt šo te spēli. Pirmām kārtām jau sakārtojot savu spēli uzbrukumā, nepieļaujot tik daudz kļūdas un neļaujot Salaspils Vērtsmanu komandai gūt vieglos punktus pēc veiksmīgām aizsardzībām. Kā redzam, šobrīd šī izspēle Valstsvinu komandas izpildījumā ir garāka. Junioru komandas spēlētāji daudz veiksmīgāk tiek spēlētājiem līdzi. Un tas ir rezultējies pēc ciešas aizsardzības, tiekot visiem spēlētājiem līdzi. Mārtiņš Kasparāns no Valstsvinu komandas kļūdās, uzmet nedaudz pa augstu pretīm skrējušiem Robertam Apinim. Un junioru komandai ir iespēja gūt otro punktu pēc puslaika pārtraukumā. Piespēle pa perimetru. Attiecīgi kārtējo reizi nav spēlētāja, kurš izskrietu pretī. Un grūtā situācijā nonācis Arvīds Žanis, bet veiksmīgi tiek galā ar šo situāciju. Atspēlē piespēlē Arvīdam Andrupam, kurš savukārt kļūdās un veiksmīgi aizsardzībā nospēlē Reinis Otisons, izliecot layoutā, pārtvarot šo piespēli. Kā redzams, tad Valstsvinu komanda spēlē pārliecinoši. Komanda šogad ir piedalījusies vairākos starptautiskos turnīros, sekmīgi nospēlēt arī vienā no lielākajiem turnīriem Hello Stockholm, ieņemot 3. vietu šajā starptautiskajā turnīrā. Tas komandai ļāvis gūt pārliecību un spēlēt droši uzbrukumā. Kā redzams, arī par šādās grūtās situācijās. Tomēr, jā, punkts, tātad Dainis Tetris šo disku ir notvēris, bet notvēris atrodoties ārpus laukuma robežām. Un tas nozīmē, ka ir kļūda un uzbrukumā atsāks junioru komanda. Vairākas piespēles pa perimetru un veiksmīgi tiek nogādāt piespēli līdz zonai. Jānis Bernāns salauž pusi, pārmetot pāri Robertam Apinim, kurš salīdzinoši pavirši nospēlēs aizsardzībā. Nebija tik cieši spēlējumi, ko arī Jānis Bernāns izmantoja, uzreiz metot piespēli salauztajā pusē Tomam Māboltiņam. Rezultāts 7-5. Salaspils komanda ir veiksmīgi izmantojusi ar otro piegājienu šo te iespēju un gūsi 2 punktus pēc kārtas. Līdz spēles beigām ir atlikušas 8 minūtes. Paturpināšu par Valstsvinu komandu. Tātad šogad šī bija vienīgā komanda, kas ir piedalījusies vairākos starptautiskos turnīros ar diezgan sekmīgi. Un tādējādi gūstot pārliecību, kā jau minēju, pieredzi. Un šobrīd tas arī atspoguļojas spēlē. Pēc Reņa Otisona piespēles uz atvērto malu punktu zonā gūst Igors Minovs. Junioru komandas spēlētāji nav spējuši tikt galā ar saviem tiešajiem pienākumiem. Kā redzējām, tad pirmajos 2 uzbrukumos spēja sekt diezgan cieši, bet šobrīd atkal atstājot brīvākus uzbrucēju spēlētājus,
Valciņu komandai jūtās šajā situācijā kā zivs ūdenī un ļoti pārliecinoši virza disku uz priekšu brīvajiem spēlētājiem. Tas nozīmē, ka junioru komandai jāspēlē daudz tiešāk aizsardzībā. Tādējādi radīsies iespējas pārtvert šos te diskus. Savukārt attiecīgi uzbrukumā jābūt, kā jau minēju, daudz kustīgākiem, daudz vairāk jānāk pretī diskam. Un, kā redzams, arī nesaprašanās savstarpējās starp Tomu Āboltiņu un Jāni Bernānu. Piespēle zonā uz nosegto pusi, bet to laicīgi ir nolasījis Reinis Otisons, ir pārtvēris. Jānis Bernāns, apzinoties to, ka Reinis Otisons jau ir priekšā, pat neskrēja pakaļ šim diskam. Valciņu komandas spēlētāji turpina uzbrukumu. Raiti kustina disku brīviem spēlētājiem, kas rezultējās ar to, ka zonā ir brīvs spēlētājs un pēc Igora Minova tālās piespēles pa diagonāli uz nosegto laukumā stūri punktu zonā gūst Reinis Otisons. Rezultāts kļuvis 9-5. Līdz spēles beigām ir atlikušas 6 minūtes. Kā redzams, junioru komanda spēlē ar salīdzinoši maz maiņām. Praktiski vien un tie paši spēlētāji atrodas laukumā. Tas noteikti liec spēlētājiem būt svaigākiem. Un, kā redzējām, kam spēlētāji pēc pārtraukuma, kad bija atpūtušies, spēja izsekot līdzi Valciņas komandas spēlētājiem, bet nospēlējot vairākas minūtes, spēlētāji sāk pagurt un nespēja vairs tālāk tik cieši spēlēt aizsardzībā. Un uzbrukumā arī vairs nav tik daudz spēku, lai izskrietu pretī diskam. Šodien kārtējais izskrējiens un pēc izskrējiena nav turpinājuma. Ir vajadzīgi daudz raitāka, plūstošāka spēle. Tātad pēc viena izskrējiena jābūt jau nākamajam izskrējienam, nevis, kad spēlētājs ar disku, kas ir izskrējis pretī diskam notver viņu, pagriežās. Un tātad nav turpinājuma tālāk šeit spēlē. Kā redzams, šobrīd piespēles brīdī Jānis Bernāns, kad izpildīja šo piespēli, Roberts Apenis ir pārkāpis noteikumus, ir uzsitis par roku. To spēlētājs arī atzīst. Disks tiek atgriezts atpakaļ uzbrucējiem un spēle atsākās pēc tās ievadīšanas, pēc diska ievadīšanas spēlē. Kārtējais izskrējiens un nav turpinājuma. Kā redzams, jau šāda te spēle turpinās vairāk kārt. Pēc sekmīga izskrējiena ir nepieciešams turpinājums, lai varētu gūt šo te punktu. Ar vienu izskrējienu būs pamaz, ir vajadzīgi vairāk izskrējieni. Tādēļ radot caurumus aizsardzībā un iespējas gūt punktus zonā. Kā redzams, arī šobrīd spēlētāji tie, kas atrodas zonā, junioru spēlētāji, komandas spēlētāji, pārāk daudz ir statiskā pozīcijā. Bet šajā situācijā komanda nospēlēja pacietīgi, ļoti garš uzbrukums, ļoti daudz piespēļu laukuma viduszonā, bet beigās Toms Āboltiņš sekmīgi salauž pusi un piespēlē to Jānim Bernānam zonā. Rezultāts 9-6. Bet šajā, kā redzam, uzbrukumā spēlētāji iztērē daudz spēkus, jau ir noguruši un būs ļoti grūti spēlēt šobrīd aizsardzībā, kad tik daudz spēka patērēts uzbrukumā. Jācenšas gūt daudz vieglāk šos te punktus uzbrukumā, lai paliek vairāk spēka spēlēt aizsardzībā. Līdz spēles beigām ir atlikušas 3,5 minūtes. Kā redzams, arī šajā spēlē pūļu iemetieni ir diezgan neveiksmīgi. Tādējādi tas uzbrucēju komandai ļauj daudz vienkāršāk iesākt uzbrukumus. Vienkāršā situācijā kļūdās Krišs Maļinovskis. Pēc Reiņa Otisona piespēles zonā nespēja notvert to. Un junioru komandai ir iespēja gūt kārtējo punktu. Komandas ir nostājušās izspēlē. Tālā piespēles zonu un tā ir veiksmīga. Arvīds Ondrups pārmet pāri visam laukumam un iemet to tieši rokās Tomam Āboltiņam.
Kā redzams, tad Valciņu komandas spēlētājs Reinis Satersons nospēlēja nedaudz pavirši, atstājot pārāk brīvu spēlētāju zonā, ko arī junioru komandas spēlētāji uzreiz acīgi ir izmantojuši un guvuši vieglu punktu. Rezultāts 9-7. Skatīsimies, vai junioru komandas spēlētājiem pietiks spēka šajā atlikušajā laikā. Līdz spēles beigām ir palikuši nedaudz mazāk par 2 minūtēm. Nospēlēt sekmīgi aizsardzībā un iespējas ir veiksmīgs iemetiens. Spēle būs jāsāk no laukuma malas un ir iespēja veiksmīgāk. Varēja daudz veiksmīgāk nospēlēt šajā situācijā aizsardzībā. Junioru komandas spēlētājs Jāris Snikeris būtu ciešāk daudz spēlētājiem, neļaut tik brīvi atspēlēt no šīs līnijas. Bet uzbrukumā šobrīd turpina Valciņš ar vairākām piespēlēm laukuma viduszonām un diezgan viegli nogādājot šo disku zonā pēc Igora Minova piespēles izklupienām uz salauzto pusi. Piespēli zonā noķer Roberts Apinis. Rezultāts 10-7, līdz spēles beigām 1 minūte. Kā jau minēju, iepriekšējā puls bija diezgan veiksmīgs junioru komandas spēlētājiem, bet attiecīgi nav nospēlējuši visi spēlētāji pietiekami cieši saviem pretspēlētājiem, un tas ļāva Valciņu komandai diezgan viegli tikt ārā no šīs grūtās situācijas, un tālāk jau ar vairākām asām ātrām piespēlēm laukuma viduszonā nogādāja šo disku līdz laukuma galam. Arī šis iemetiens ir ļoti neveiksmīgs. Jā, tātad šobrīd tā kā disks nav šķērsies gala līnijā, komandas uzbrucēju spēlētājiem ir iespēja izvēlēties vai sākt no šīs gala līnijas vai doties uz briku atzīmi. Spēlētājs ir izvēlējies uzsākt spēli no gala līnijas, atvainojos no sāla līnijas. Un junioru komanda atrodas uzbrukumā. Hammer piespēle, veiksmīga, ļoti skaista izspēle starp saspēles vadītājiem. Tātad, kā redzējām, Arvīds Žanis iesāka šo spēli no laukuma līnijas, padeva piespēli uz laukuma vidusdaļu Arvīdam Ondrupam, kurš attiecīgi savukārt ieraudzīja, kad Arvīds Žanis turpināja skrējienu uz zonu taisnā līnijā, veiksmīgi atdeva ar Hammer piespēli. Ļoti skaista izspēle. Rezultāts 10-8. Kā dzirdējām, arī noskanēja skaņas signāls, kas vēsta par spēles laika beigām. Tas nozīmē, ka tiks izspēlēts tekošais punkts, un pēc šī punkta tiks noteikts jauns spēles beigu rezultāts. Arvīds Ondrups centās pārtvērt šo piespēli lecienā. Tas neizdevās. Valciņu komanda piespēlē. Un Igors Minovs atrodas ļoti ilgi brīvs zonā. To pamana Dainis Teteris un sekmīgi nogādā disku līdz Igoram Minovam. Tātad komanda ir Valciņu guvusi 11 punktu. Tas nozīmē, ka pie šī rezultāta tiek pielikts 1 punkts un maksimālais spēles beigu punkts ir 12. Tas nozīmē, ka komanda pirmā, kurā gūs 12 punktus, tā arī būs uzvarētāja. Daudz labākās pozīcijās, protams, atrodas Valciņu komanda, kas atrodas vadībā ar 3 punktu vadību. Bet tas nav neiespējams junioru komandai atspēlēt, tātad sekmīgi realizēt šo uzbrukumu, atspēlēt 3 aizsardzības un apspēlēt savus pieredzējušos spēlētājus. Tātad, kā jau minēju, komandas ir abas no Salaspils un komandas trenējās kopā. Tādējādi komandas ļoti labi viena otru pazīst. Un ļoti labi nospēlē Toms Abaltiņš, izklupienā izmetot piespēli, apspēlējot Reini Otisonu, sekmīgi nogādājot līdz Jānim Bernānam, kurš to notver zonā. Kā redzējām, arī Igors Minovs atradās ar muguru pret disku. Nav pamanījis šo ka disks lido lēnu un bija iespēja šo disku pārtvērt. Tas nozīmē, ka šajās situācijās spēlētājs izvēlējās kļūdainu pozīciju aizsardzībā, tātad nav stāvējis starp disku un spēlētāju sāna leņķi, tātad, lai ar
vienu pusi redzētu disku, ar otru pusi spēlētāju, bet atradās ar muguru, ko arī sekmīgi izmantoja junioru komandas spēlētāji, realizējot punktu. Sēlespils komanda iespējams atrodas pēdējā savā uzbrukumā. Tātad Arvīds Ondrups kārtējo reizi cenšas pārtvert disku layoutā, bet piezemējās nesekmīgi. Pēc piezemēšanās slīdot uzslīt virsū uzbrucēju komandas spēlētājiem, kājās ieslīd un tādējādi nogāžot to zemē. Tātad tas ir pārkāpums, ja? Komanda atsāka pēc diska ievadīšanas spēlē un ar ātrām piespēlēm, ar grūtu piespēli pēc kapteiņa Mārtiņa Gusāra Skūbera piespēles punktu zonā gūst Roberts Apinis un šo spēli uzvar Sēlespils Violet Sink ar rezultātu 12-9 un iekļūst Sēlespils Violet Sink komanda finālā. Turpinājumā mums būs nākamais pusfināls vīriešu divīzijā, kur savā starpā tiksies Rīgas komanda Ultimate Decision un Ventspils komanda Flying Worms. Un tātad šodien mums vēl ir paredzētas vairākas spēles. Tātad pēc pusfināla spēlēm būs spēles pāri vietām, gan vīriešu divīzijā, gan sieviešu divīzijā. Un tātad spēles par vīriešu divīzijā par 5., 3. un 1. vietu un attiecīgi sieviešu divīzijā par 3. un 1. vietu.